Es sveicinu jūs ar mieru un Dievu žēlstību. Lai uzzinātu šī video stāstu būtību, skatieties līdz galam kopā ar mums. Lielākais noslēpums manā dzīvē bija, kad man bija 15 gadi. Noslēpums bija tas, ka man bija mīļoka. Mammas vīrs bija ļoti reliģiozs, un mēs dzīvojām mazā konservatīvā sabiedrībā, tāpēc man vajadzēja slēpt savu patieso būtību. Man vajadzēja aizbēgt, tāpēc strādāju dažādos darbos, lai sakrātu naudu un iestātos universitātē lielākā pilsētā. Tur es varēju būt pats, bet bez jebkāda atbalsta tīkla. Es dzīvoju galējā nabadzībā un nepārtraukti cīnījos. Pēc tam es satiku daudzus LGBTQ jauniešus, kuri arī bija cīnījušies, lai pamestu savas mājas. Pirmo reizi dzīvē viņa vidū sajūtu brīvību. Es jūtos piegaļīgs. Es vairs nevaru atgriezties mājās, jo jaunajā sabiedrībā, ko esmu sev izveidojis, esmu atradis savu vietu. Mēs atbalstām viens otru bez nosacījumiem un svinam sevi tādus, kādi esam šobrīd. Mēs esam kļuvuši viens otram par balstu. Šo video, ko jūs redzējāt, kā jūs domājat, kas to ir izveidojis? To ir izveidojis Apvienoto Nāciju organizācija Iniciatīvas brīvi un vienlīdzīgi ietvaros. Šis video ir pieejams Apvienoto Nāciju organizācijas cilvēktiesību biroja mājaslapā. Tie, kas izveidoja šo video un viņiem līdzīgie, ir tie, kurus bērnu tiesību likums sauc par kompetentajām iestādēm. Šis vispārīgais, indīgais apzīmējums. Un neizmirstiet, ka bērnu tiesību likums vispār tika izveidots Apvienoto Nāciju organizācijas bērnu tiesību konvencijas dēļ. Tas nozīmē, ka tie ir tie, kas māca tavai meitai bēgt no mājām, jo tu esi reliģijos, un ka viņa var ceļot un dzīvot kopā ar savu draudzeni un ar LGBT kopienu. Tas ir ar homoseksuāļiem puiši un meitenes vienā mājā. Puiši nodarbojas ar seksu ar puišiem un meitenes ar meitenēm. Tieši šie cilvēki saskaņā ar bērnu tiesību likumu būs tās atbildīgās institūcijas, kas mācīs tavam dēlam un meitai, ka tas viss ir viņa tiesības. Un lūk, viņi jau ir sagatavojuši daudz video materiālu, arī daudz video arābu valodā, kā šo, ko mēs redzējām, lai pēc bērnu tiesību likuma pieņemšanas sāktu tos izplatīt vēl plašāk. Viņi ir tie, kam ir pilnvars veidot kultūras klubus un izklaides aktivitātes, un saskaņā ar bērnu tiesību likumu tu kā tēvs tiksi sodīts, ja aizliegsi savam bērnam tajās piedalīties, baidoties, ka viņš varētu tikt saindēts ar viņa idejām. Viņi būs tie, kas mācīs tavam dēlam un meitai, ka tev vispār ir aizliegts skatīties viņu saraksti, jo tā ir viņu privātā dzīve saskaņā ar bērnu tiesību likumu. Un viņam ir tiesības vērtēt, cik labi tiek ievērots bērnu tiesību likums. Un viņi būs tie, kas maksās prēmijas advokātiem, kuri veido veiksmes stāstus un varoņdarbus, atbrīvojot bērnus no vecāku netaisnības un ierobežojumiem. Un viņi būs tie, kas sekos līdzi, cik lietas viņa finansētais advokāts ir uzvarējis, atņemot bērnu ģimenei. Viņi būs tie, kam būs pilnvaras, ka ja viņi redzēs, ka tu tēvs stājies viņam pretī, tad viņiem ir tiesības paņemt tavus bērnus un aizvest uz aprūpes iestādēm, kuras viņi paši uzrauga. Un nebrīnies, ja pēkšņi tavs dēls vai meita nonāks kādā ģimenē vecajā Eiropā, jo tur ir liels bērnu trūkums. Starp citu, šī video fragmenta, ko mēs tikko kopā noskatījāmies, nosaukums ir ANO iniciatīva brīvi un vienlīdzīgi un Startautiskās migrācijas organizācijas iniciatīva migrācijai. Džins stāsts, viņi grib, lai mūsu bērni migrē pie viņiem. Tagad sapratāt, kāpēc mēs tik ļoti interesējamies par bērnu likumu? Jo tas liek mūsu sabiedrības laivai doties pa kraujas ceļu uz to pašu likteni, kāds piemeklējas rietumvalstis un iznīcina visas bremzes, visas svētības, visus balstus šajā laivā ar iekšēji nodevēju rokām, kuras atbalsta milzīgi budžeti. Jo ja viņi iznīcinās mūsu sabiedrību ticību un likumību, tad mūsu dēli un meitas pārvērtīšies vai nu par seksa precēm, vai par seksuālās kāras produktu patērētājiem, ko šie izplata, un viņi nopelnīs daudzkārt vairāk nekā ieguldījuši mūsu sabiedrību iznīcināšanā, kā es parādīju pēdējā līdz šim publicētajā sērijā. Un pie mums valstī ir īpaši aģenti, kuri pastāvīgi saņem apmācības no šiem cilvēkiem. Liela rosība notiek slepenībā, lai viņi varētu uzvārīties pēc bērnu likuma pieņemšanas. Un es sērijās parādīju daļu no tā. Un tas, kas notiek Jordānijā, ir ieplānots arī visām musulmaņu valstīm. Un cīņas iznākums Jordānijā ietekmēs rezultātu arī pārējās musulmaņu valstīs. Tas, kas lika daudziem no mums baidīties pateikt patiesību un cīnīties pret netaisnību un korupciju, bija bailes par saviem bērniem. Mēs sakām, es aizveru durvis sev un saviem bērniem, audzinu viņus un cenšos pasargāt no samaitātības un kara pret islāmu. Bērnu likums salauž tavu durvis un saka, atdod savu dēlu, atdod savu meitu. Mēs, kā Apvienoto Nāciju organizācija un tās pakalpiņi, gribam paverdzināt tavu dēlu un meitu, iznīcināt viņu ticību un tikumus, bet tu tikai noskaties, tev nav brīvības ne pie kā, izņemot to, ka vari nomirt no sāpēm, ja vēlies.
Ej, noskaties kādu no 5 sērijām, ko esam publicējuši par šo tēmu, un paskaties, kā tie, kas tās noskatījās, teica, mēs bijām dziļā miegā, bet pēc šīs sērijas vairs nevarējām aizmigt. Tad tu sapratīsi, kāpēc tie, kas saprata, kas ir šis likums, ir tik apņemīgi un neatlaidīgi cīņā pret likumu un tiem, kas stāv aiz tā. Pasteidzieties tevi un māci, pirms viņi nozog jūsu bērnus. Dieva dēļ situācija ir daudz nopietnāka nekā jūs domājat. Dieva dēļ situācija ir daudz nopietnāka nekā jūs domājat. Dieva dēļ mūsu bērnu nāve mums būtu vieglāka nekā tas, ka izdodas viņus novērst no ticības, samaitāt un padarīt par vergiem dzimumam, starptautiskajai sistēmai un ANO institūcijām tieši uz to vērt šis likums. Noskatieties sērijas, lai saprastu, par ko es runāju, un paudiet šo balsi, noraidot šo likumu, un sakiet katram atbildīgajam, ik viens, kurš paraksta mūsu bērnu pārdošanu un atver durvis viņu samaitāšanai un nolaupīšanai, ir nodevējs, kuru mēs nepiedosim ne šajā, ne nākamajā dzīvē. Un iesaistieties ar Tēmturi restīte bērnu likumu, kā arī ar Tēmturi restīte bērnu likums ir indīgs. Un izplatiet šo video man drāji un sekojiet pārējām sērijām. Un miers, žēlastība un Dievs sveitība jums visiem!